Sveiki, skatītāji! Šodien būs tāds video, ka es parunāju. Bet šoreiz runa būs par Walteru P. Viņš man raksta visādas dumjības, un ja es viņu redzēšu, ka viņš neuzrakstīs savu numuru šodien, tad es viņu jau eju pilnīgi heitot, jo viņš mani heito. Un viņam bija dažus heitus jau aizsūtījis, un viņš atzinās, ka viņš ir, ka viņš vienkārši ir zilais. Ka viņam vienkārši patīk tur puiši. Viņš pat atzinās, ka viņš man to rakstīja. Viņš vienkārši tad ir zilais. Es nezinu, ka viņš atzīsies, ka viņš ir zilais. Jā. Cerams, ka šodien būs tas video. Un pēc tam, ja pēc gada vai 2 mēnešiem viņš man labāk būtu, ja viņš pēc gada man viņš man pēc gada vispār jau pēc 2 mēnešiem, ja viņš nesāks beigt rakstīt visādas dumjības, es viņu noheitošu. Jo viņš man ir rītīgi nokaitinājis. Tad viņš man beigs heitot. Tad es viņu beigšu heitot. Viss ir godīgi. Viņš mani heito, es viņu heitoju. Un ja viņš tagad smējas tieši tagad par mani, tad lai viņš iet ieskrietīs. Es to krobu atradīšu un nositīšu. Un to es pieminu tieši tagad, lai jūs tieši zināt, kāds ir Walter P. Viņš ir stulbs un izlaidies idiots. To es varu pateikt tieši tagad. Jo es jūs brīdinu, ja jūs aiziesiet uz viņa kanālu un pateiksiet, ka viņš ir sūds, tad jūs būsiet labākie, ka jūs to esat izdarījuši. Ja jūs to neizdarīsiet, mani skatītāji, tad vienkārši problēmas būs viņam, nevis man. Un kas pirmais sāka heitot mani? Viņš. Tāpēc ejiet uz viņu kanālu un heitojiet. Kāda dara, ka viņš man raksta kaut ko. Nu un, jo viņš tieši mani heito, nevis es viņu heitoju. Šodien bija man jāuzraksta tādi heiti, tikai tāpēc, ka viņš mani noheitoja. Un vēl viena lieta. Ja tas idiots vēl nebeigs heitot, tad vajadzēs man jau iesūdzēt viņu tiesā kaut kad. Un viņš tieši šitā skatās, lai viņš beidz un rakstīt komentārus. Jo viņš ir vienkārši stulbs idiots. Paskatieties. Daudziem ir video, vai ne? Ir daudzi youtuberi. Un pasakiet, kāpēc cilvēkiem ir tieši šitas jādara? Pasakiet. Tikai, ka viņam tas patīk, vai ka viņam vienkārši tas interesē, ko viņi tur atbildēs. Jo, ja šīdam video būs viens dislike, tad vienkārši es iešu heitot uz viņu kanālu. Un viņš man vienā video pat aizsūtīja, ka es vēl nemāku būvēt. Es zinu, es neesmu tik daudz pieredzējis būvētais, tu vajag treniņu, viņš pats nevarētu uztaisīt labāk. Vai ne? Viņš nemāk vispār būvēt, viņam vispār nav Minecrafts. Tad ko viņš mani heito? Pasakiet. Un ja viņš teiks, ka es vēl nemāku, tad vispār, lai tu ej prom no šitā kanāla un neatgriezies, idiot. Jo tu man vienkārši čakarē dzīvi te tagad. Stulbais kroplis. Tiešām es viņu atradīšu, šiem es prandu atlaudzīšu, vienkārši
pret sienu atmērēšu to sprandu viņam. Un ja viņš tagad tiešām smējas, tad es viņu eju heitot katru dienu. Un pateikšu saviem draugiem, lai viņu heito, jo tā vairs nevaru dzīvot vairs. Es viņam likšu no jumta nolikt, no 5-stāvīgas mājas, tieši ar galvu lejā. Ja viņš tiešām tagad smēs, tad es ceru, ka viņš to arī izdarīs. Vai arī pateiks, vienkārši uzkaujamies, tas būtu daudz labāk. Es viņam uzreiz zobus izsistu ārā. Tad viņš uzreiz cietu. Mamu, man zobus izsita viens stulbenis. Un tas idiots tā arī darītu. Jo es viņu sāku heitot. Bet kāds pirmais sāka heitot? Viņš. Un kurš saka, ka es pirmais sāku heitot, ha? Neviens. Tad kur pierādījumi, ka es heitoju viņu no sākuma? Jūs paši varat paskatīties video vienkārši sākot no pirmā sākot. Viņam pilnīgi nav pierādījumi, ka es viņu heitoju. Tad es viņu tikai šodien sāku heitot. Tad pasakiet, kāpēc viņš mani heito, ja es varu beigt viņu heitot? Un viņš mani rītīgi nokaitinājis jau. Lo? Reku iedas tuvais kroplis velns. Aiziet, uzkaujamies, kā īsti veči vāc. Viņš ir kāka rītīgs. Ir laiks iespundēt viņu te iekšā. Iekrit pats savās lamatās. Ja viņš teiks, ka es esmu sūdzis vai kam tam līdzīgs, tad es pasaku vienīgajam manam draugam, ka viņš sāks heitot. Nu, man patiesībā jau ir 10 draugi. Un es pateikšu viņam, lai viņi heito vienkārši viņu. Bet kopā tad ir 11 draugi. Tad tās draugs un vēl viens, kur vārdu es neteikšu. Un vēl viens. Un es vispār. Vēl. Tad kopā. Un man vēl jāpacieš šitas vīzdētiem stulbiem heiteriem. Tiešām. Ja es ceru aizgājis. Šitam video nebūs viņš. Bet jūs. Es jums labi. Es jums to vienkārši tagad parādīšu. Un tagad skatieties tieši tagad. Redzat, skatītāji, šitas ir rītīgs heiteris. Idiots, jau būvēt nemāk. Valter Pīlēr. Nu, ja tu nemāki būvēt, idiot, un ja vēl būs komentārs, tad raksti savu numuru. Un tur vēl sākas pilnīgi viss. Viss. Paga. Viss. Es jau sāku viņu heitot. Pagaidiet. 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 Nu, kur? Pag te nav. Pag te. O, te ir. Ok. Redzat? Reku ir.
Valter P, neabonējiet šito te stulbo heiteri. Un tas, kas jau viņu abonējis, tad viņu tagad tūliņ pat tieši anulējiet, jo viņš mani heito. Un viņam ir 25 tie tur skatītāji. Ja es te nebūtu ieradies, tad pilnīgi nebūtu 36. Bet kā viņam var tagad tieši būt? Kā viņam tieši tagad var būt? Šie tik skatītāji, pagaidiet. Viņš abonēja viņu. Viņam ir 2 Valter P, viss 90 skatītāji. Viņam ir 2 dislike. Kaut tie 12 pārvērstos par 14 dislike. Stubais kroplis. Atradīšu. Es viņam ne tikai sprādu atlauzīšu, bet es viņu to kropli atsmērēšu pret to tas podu. Viss tu kropli. Es varu pārvērties jau pārāk daudz. Vienkārši nākat uz viņa kanālu, ja šķiet manā video, un jūs vienkārši arī varat redzēt, ko viņš man raksta. Ko es viņam rakstu. Un tā, ja viņš uzrakstīts vēl vienu komentāru. Ja tas būs bez savu numura viņa. Nu tad tas vispār notiks, ka es viņu redzēšu savā streamā, es viņu izbanošu uz visiem laikiem. Vai arī vienkārši izsūtīšu, izsitēšu viņu. Varbūt tas kroplis beigs mani heitot. Jā, kas ir labāk? Ka es viņu heitotu vai viņš mani heito? Tad labāk, lai es viņu heitotu, jo viņš mani heito. Ja viņš muti aiztaisi. Ak, Dievs. Tad es viņam sākšu vienkārši draudēt. Tas nenotiks. Pagaidiet. Labi. Pieiet laiku un atā.